Bet šito mēs varētu tās plējot. Es domāju, ka jā, pietiekami daudz konfirmācija ir. Staigās apstīšos atasā. Jā, tieši uz tā lova lielākais baiers. Lielākais baiers. Tieši uz tā lova. Tāpēc mēs varam ieiet lielāku locaizu. Un stops mums iet šeit. Stipri pa daudz. Stipri pa daudz, bet nu negatīva gāma, lai būtu. Vakar play uztaisīt, jo selings atkal sākās diezgan kosmisks. Vai kosmisks selings. Un tas ātrums jau ļoti, ļoti, ļoti krītās. Plus vēl tiem 19,30 viņš tojās. Tā man zvana tulītās. Un bija jāizbrauc uz pāris minūtēm, uz kādām 5. Vienu paciņu jāpaņem. Tikai es domāju, ka tīri uz vakaru viņš var mēģināt bīšķītiņā, kaut papušot tuvāk opiksam, papušot tuvāk tiem straikiem. Jā, kaut gan nu, jēga jau nekāda. Jēga jau nekāda. Pa lielām priekš viņiem tur ir fucking game over. Tur ir game over. Labi, es drīz būšu apakaļ. Bet šī viņa ievilkās man. Ilgāk es tev uz telefonu uzliku viņu breakīvenā. Kāds bija pamats tam bajām? Nu, bļa, es tak teicu delta. Tu to redzi? Jautājumi ir vēl? Kāds bija pamats? Apskaties uz to agresīvo selingu. Apskaties uz speed of tape. Apskaties uz to deltu. Tad apskaties uz opcijām. O, tev viss vakar plays. Ir nekādu swing trading nevajag. Neko vispār nevajag. Neko nevajag. Viss tas swing tradings tā paie boķina končanākā. O, tev ļoti labs piemērs. Saprot? Ir kā. Ir kā. Tūlītās es izstāstīšu, kā ir. Ir tā. Tāda nepacietīga dalībnieka tā kā es. Tas ir cits stāsts. Jā, es tur varu, kā es teicu, hodu kaut kur ielikt iekšā izsolē, bez tur super nekādām konfirmācijām. No tā, ko es jūtu. Bet, ko dara normāls order flow traders? Ko dara normāls order flow traders? Viņš, pieņemsim, mēs esam šeit. Ko viņš dara? Viņš sev atzīmē kontekstu un pieņemsim šo te deltu. Все, paldies, redz, viss. Un šo te deltu viņš priekš sevīm jau iezīmē. Viņš negeso, sasniegs to deltu, nesasniegs. Bet viņam šeit ir delta, viņam, nezinu, viņš te iezīmē HVL, kas ir no optioniem, tad skatās, kāda tur ir reakcija. Vēl kaut kādu viņam tur kontekstuālu līmeņu. Un viņš gaida. Viņš vienkārši gaida. Ja šīs te kontekstuālais līmenis tiek sasniegts, tad es skatīšos, kādu tajā brīdī būs situācija. Pie šī kontekstuālā līmeņa šobrīd, ko mēs redzam ļoti agresīvu sellingu iekšā tajā līmenī. Te buyers ir ļoti liels, tas ir redzams pēc deltas, cik viņi ir fucking agresīva. Un tad mēs skatāmies, ir absorpcijas, nav absorpcijas. Absorpcija ir, ar stopu ejam zem šīs te fucking deltas. Atģibīlas tā kā es, ot tie jau te izlēkājās. Jā, ierauj pa zobiem. Un, nu, kā kuram, kā kuram, kā kuram ir vajadzīgs, kāds ir pacietības līmenis un viss pārējais. Kāds ir pacietības līmenis un kādi ir mērķi.
Bet viss konservatīvākais treidings ir vat gaidīt šādus te lielos kontekstuālos līmeņus. Nevis šamaņot, ka viņi tiks sasniegt, bet vienkārši skatīties. Ja viņi tiek sasniegt, tad respektīvi tālāk pieņemt lēmumu, ko tur to viss darīs. Balstoties uz order flow. Tā kā pa lielam, ko mēs šodien no šī te tagad ieguvām, no šī te pēdējā vakara baja? Mēs ieguvām to informāciju, ka visa šitā te ir končenā pājēboķina, un varēja vienkārši čilot, atzīmēt kaut kādas lielās deltas, un vakar izskaņā, pieņemsim, ja tu neesi treidojis, viņš te atnāk, skaties, tev informācija ir ļoti laba, tu nospied baipogu, tu uzliec savu stoplos, un šitas treids uz to brīdi ir daudz labāks par visu šo te končeno huņu, kas te notika. Ar visiem swing treidiem un vispārējo. Ot tev fucking iznākums. Nav. Ja, tur, nu par to ir jāizdomājās, par to ir reāli jāizdomājās. Tā viņš ir. Par to ir jāizdomās. Bet, nu, jā, šitas jau ir tāds jau. Jau gribās jau svingtreidā līst iekšā. Suka. Tev vajadzēja atstāt. Jā, vajadzēja atstāt. Jā, vajadzēja atstāt un vajadzēja papist 5 kā. Vajadzēja, jā. Šo, tas arī viss. Kur tu domā? Par ko tu šobrīd runā? Ā, hmm. Jā, bet es negribētu tam ticēt. Tam, ko tu saki. Es negribētu tam ticēt. Nu, tīri objektīvi, nē. Bet, nu, tev ir visas tiesības darīt, ko tu gribi. Šo. Ja nu vismaz ir gandarījums, ka es esmu kaut kā varbūt tās tomēr atalgots par visu šo te pajaboķinu. Man ir kaut kāds gandarījums, un tagad man ir gandarījums. Tagad bija nice. Šitas bija fucking nice. Šitas bija nice. Tagad jau es tāds jau čils ir. Jau, es tur tā lamājos. Jo, Hedī. Jo, Hedī. Bet nav jēga arī overtraidot, nav jēga, bet šitas ir nice. Nu, šitas ir nice. Tas, kas te noteikti, tas agresīvais selīns, kas tajā kalē sācies, tas ir nice. Salīdzina agresiju ar iznākumu. Tas jau daudz vien ko pasaka. Vienīgi, ot, man ir vislielākais jautājums, vai tik nebūs līdz 17. martam šita pins. Jā, tas ir labākais fucking jautājums šobrīd. Mm. To nu es nemācēšu pateikt. Nē, es tik apveltīts ar smadzenēm, lai es to varētu izsacināt, bet kaut kāda tāda dīvaina aizdoma ir par to, ka varbūt tas pat tā varētu būt. Bam, 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 bam. Tā kā iespējams pat mēs te esam uz ilgu, un nekāda all-time high vēl tuvākā laikā nebūs. Ja viņš izdručīsies šeit, tad, ja šeit gama fucking nepamainīsies, šajā te zonā, uz Middle East visiem pājēbaļ, tas ir ļoti labi redzams. Um,
Tad viņš uzmauc akali augšā, akali ieliec iekšā fucking gammā, pozitīvajā, un tad viņš atkal te sāk fucking droņīties. Tā kā te vēl var būt tāds šovs un tāds fucking cirks. Ai, pohuj palielam. Ko tam man vairs par to uztraukties? Davai, tiekās, kad nu tiksies, tad tiksies. Nezinu, rītdien. Rītdien Londonā es nebūšu, tas ir 100 punkti. Es būšu kaut kur uz dienas otro pusi. Back in the game. Rītdien es braucu projām. Tā kā davai, metam mieru šodien. Nav ko vairs.